stop zīmi ir kā, bet... Es domāju, ka tas ir ātrs. Tikai šī tā, ka mums jau... Kā tu uztver tos cilvēkus, kurus tagad, piemēram, brauc viņiem pakaļ, viņi tev ir tā kā ceļojuma biedri, tā kā klienti, tā kā sponsori? Viss kopā. To ir grūti pagaidām. Tas biznes nav tā attīstījies, ka kādu var tā baigi šķirot. Tu esi tas, tu esi šitas. Nu, un kas tu esi? Tu esi operators un palīgs un džeks, kas dara visu. Nu, tev arī nav viena funkcija. Nē, es domāju, ka viņi ir ceļotāji, un kamēr mēs viņus nepazīstam un nezinām viņu spējas, mums viņi ir jāuztver kā cilvēki, par kuriem mēs rūpējamies. Un paralēli viņi ir sponsori. Viņi ir paziņas, un pat draugiem es viņus vēl nesauktu, bet paziņas viņi ir ļoti labi. Cevišķi viens. Tā, okei. Mēs jau atrāvāmies panikas, ir? Mēs jau atrāvāmies panikas, jau. Jā, Nik jau bija. Jā. Es gribēju palikt bez lidostās. Tu neko es negribēju. Mēs paliekamies lidostās. Nē, bija sarunās. Ja mēs būtu palikšies lidostā, mums ir daudz pēdējais aizgājums. Šis ceļojums jau sākās viens no pirmiem komerces pasākumiem. Cilvēki maksā. Andris ir ceļojuma sponsors, un viņš ir atvedis Rolandu, kurš ir viņa partnera dēls. Uztais jautrāk ģīmī. Un viņš grib viņam parādīt, kas ir vīrišķība, kas ir daba, kas ir ceļojums. Hāris ir piebiedrojies kā fotogrāfs, kā cilvēks, kam ir pieredze ceļojumos, un tātad es ceru, ka viņš būs noderīgs. Un tad mums ir arī operators, jo mēs taisamies uzņemt filmu par šo ceļojumu. Un es esmu Raimonds Dombrovskis. Es skaitos šī ceļojuma vadītājs. Protams, šis ceļojums bija ieplānots augustā, tad viņš bija ieplānots septembrī, un visādi iemeslu dēļ. Ne mēs redzējām vasaru, ne zelta rudeni. Tagad mēs braucam it kā pēdējā brīdī ar kaut kādām cerībām. Varbūt tās, ka daba būs jau kaut kas līdzīgs ziemai, kalnos varētu būt sniegs. Tad mēs redzēsim ziemu kaut kur attālumā. Vai tu kāds vēl nav vējis, ne? Jā. Te ir bijuši baigi labie laiki kādreiz. Kā jau, ja? Jā, te bija zelts, te bija opera, te bija teātris. Viss bija kā vajag, ja? Nu jā, laikam kā vajag. Un tagad nav tā kā vajag. Tagad tur beigas sūdīgi, jo Pazot zelts? zelts beidzās. Vai tu šaktā varētu vai Ja tu iedzināsies kādreiz, viņi tev aprakstos, tur šitāda māja, tieši šitāda, te viņi ir iznāk vissiltākais variants. Viņi tur raksta, viņi tur taisa modernas mājas, viņiem nekas nesanāk. Viņi atgriežas atpakaļ pie šitāda te. Te guļbūvis? Jā, guļbūvas un tur sūnas un tādām lietām. Tā māja augšā arī 100 gadi, ja? Es domāju, jā, tā ir baigi vecā apsies. Bet viņi viens nepārdod. Īstenībā tam, ka viņi piedara, viņš viņu tur marinē, tā viņam sentimentāla vērtība. Viņš dzīvo mājā, jā, kurā bija pie malku māja, kurā, teiksim, cilvēki mētājās ar zeltu, jā, viņi atstāja priekš tiem laikiem ar miljoniem sveidījās. Viņš dzīvo tajā mājā, viņam ir tāda
tāda vērtība tai mājai ir. Upe ir ātrākā plūstošā upe Ziemeļamerikā. Bet neskatoties uz šo visu, upe ir droša un upe ir īstenībā otrā kategorija, un pa viņu brauc maz pieredzējuši kanoisti. Tagad tā, ja notiek kaut kāda glābšana, tad 2 minūšu laikā man tev ir jādabūr krastā, jāsāk daudzīt. Momentā mēs kuram vislielāko sārtu, kādu mēs mākam uzkurt, un tas cilvēks tiek burtiski cepts tajā ugunskurā. Viņam ir jāsasilst. Šņābs viņam nepalīdz. No, jā. Viņu vispār sasildīt, viņš pats sev vairs sasildīt nav spējīgs. Viņš ir jāsasilda. Vai nu mēs viņam plikējam viņu un sildam visi, vai viņš tiek tā kā cūka uz sārta, kamēr viņam tie orgāni sasilst. To sauc par hipotermiņš. Tad vienīgais labums, kas ir, tā ir tiešām patīkam nāve no visām nāvēm. Tu vienkārši forši aizmirst. Kas ir Rolandiņa garstāvoklis labs? Normāli, bet man vienīgais. Negribam smirt, ja? Tā ir jāskaidro. Vēl viens, klausies. Ka paliek neumulīgi un augsti, ja? Varoņus netēlojam. Jā. Nu, Anžel, nopauzē. Tu baigi tā, moškas tu apjaukt tev. Vienkārši lai aizsādzētu visu to kropstu. Āna, tu vēlties uz upes virsmu. Tā tikai lēnām. Viņš turē un klairē, kad vajag pie tev. Ejam uz to pusi vairāk. 3/4 pārējiem. Vajag labi, visi ļoti labi. Tādā laikbraucienā ir bijis? Kas ir tā te iesalst? Netiek pie paiks vai netiek pie kaut kā nomirst kaut kā. Ak, Dievs! Atdodi! Come down and warn you guys. You know what you could possibly get into running it this late in the year? Well, tell us. Well, I think we know everything, but okay. Well, what I would worry about is this time of year it could start. It's supposed to get cold now, according to the forecast. It could start to run heavy slush the river. Slush is okay, but ice is not good. Well, when it starts to run slush, it starts to jam up in spots, and you can get where there's no way you're going to get through it with a canoe. I understand. The forecast is for it to start to get colder now. I think they're predicting -15 for tonight. For tonight? So, and it's supposed to be cold for the next few days. So, I have done that. I know I know what you're talking about. right, So, yeah. as long as it doesn't jam up like for many kilometers, it's okay. Yeah, It might. no guarantees. Okay. All right. Well, we'll not give up yet. Okie doke. Not tonight. Alrighty. See you tomorrow. You betcha. Yeah, maybe we'll come to you for help. -15 in the morning and running heavy slush. You might be thinking about changing your mind. All right, thanks. You betcha. Shake your hand. Good man. You have a Thank good night. I'll see you. Nē, kas tagad ir noticis pēkšņi? 15 grādi? Tagad baigais saules soli. Un ja sākās tā ledus putra, tad būs vietas, kur viņš sāks dzīt. Viņš sāks atraumēs un dzīt, un viņš tā kā uz tiem airiem viņš sāks augt. Un
Ja viņš aizzaut, tad, ja mēs tur ietiešam, mums ir kalti. Automātiski. Mēs ārā netiekam. Nu, mūsu params apačais ir nulles. Mēs lēnām tur ārā netiekam. Tāpēc, ja tas notiek, tad mēs jau pārdomājam, cik daudz tā putina. Ja viņi nāk normāli, tad var teikt. Ja viņi sāk nākt baigās, tad mums jāsāk domāt, mēs lēžam. Jā. Ja kurā gadījumā Mājās es nebrauksim. Nē, tas ir ok, jo es domāju, ka viņš pareizi dara, jo viņi ir saskatījušies līdz, ka pietiekami daudz. Ļoti rakstās. Tas tāds ir datums. Tas ir datums. Pirmā ceļojuma diena ir beigusies 6. novembris. Un to dienu, man liekas, bija izplānojis un sakārtojis pa visiem variantiem jau vairākas dienas iepriekš. Pēdējās visas dienas īstenībā domāju par šo dienu, un tā arī viss bija, kā es izdomāju. Iedomājies, īstenībā bija pēc Raimas stāstiem visiem, ka te būs tāds, silts, tur laša leiks, un lāčs nāks ārā, mēs varēsim visu tur skatīties, un forši tur paņemam pistu, tik močīsim nost. Rolands, manuprāt, īsti nav apjēdzis, kur viņš piedalās. Bet izskatās, ka ar to čālu arī viss būs kārtībā, jo, piemēram, kur tad uzņēmēji, viņš tagad aizgāja naktī makšķerēt, un jau pamanījās salauz spinīgu. Ja? Ne, bet zini, kas ir? Es tev teikšu tā, laikam viens variants ir, ka mēs rītā vai ejam meklēt palīdzību, lai mūs vispār vēl kārā un vēl kaut kas. Bet reāli, ja mēs gadījumā... Ne, bet otrs variants, ja mēs braucam 70 km rītdien. Tas stulbi jau būtu, bet baigā bīda, bet jārīkojas ir pareizi, nomirt nav māksla. Var pateikt tikai to, ka es domāju, visdrīzākais, ja būtu zinājis, ka šī tā būs, tad ka tāds sniedziņš te būs un temperatūra un tie ledi un viss, kas te peld un viss kā visdrīzākais, ka nebūtu braucis. Es neticu, ka ir panika vēl, bet to rādīs rītdien. Jautājums, cik daudz var sasalt vienā naktī? To jau tu nezini, tu jāiz tūmā, jāpaliek, kas tur īsti notiek. Tas kāds ir vērīgi, ne? Jā. Nolīt, putiņi. Brīvi, ne? Kas ir brīvi? Nu, kā saka. Brīvi, kungi. Man liekas, ka jā. Ja man būtu es un viens džeks, es brauktu, bet sāksies panika. Sāksies panika, ja džeks parakstās, kad uz vīza kārtas ir $8,000, tad viss kārtībā. Ne, mēs izdzīvosim, mēs nenomirsim, bet es nevaru garantēt, cik tālu mēs tiksim. Mēs vēl atpakaļ tiekam. bet šodien... Tu rēģini ātrāk kā pa 20 dienā? Nē. Helikopters izcels, beigās pateica. Bet pa 7-8 tūkstošiem. Problēma. Izvizinās. Hoķis žīt. Ceļzīme būs. Uz civilizāciju. Bet es zinu, ko es darīšu. Man 3 varianti. Mēs braucam, lūdzam Dievu, lai var izbraukt. Bez panikas. Braucam un pēc 7 dienām saucam helikopteru. Kādam 7-10 dienām varbūt. Trešais variants ejam atpakaļ un daram citas lietas. Mums ir gandrīz 2 nedēļas laika un daram citas lietas un viss. Man baigi žēl, ka ir sanāca tā, ka mēs esam burtiski tikai ņemt 2 dienas pa vēlu. Ja mēs varam izbraukt, mans priekšums maucam, Ja tu uzskati, ka putu nav tādu vai ne, maucam, ko darīt? Redzi, aizsals visas vietas, kur
kur meklē glābiņu. Tā upe paliek pa tuneli. Vai nu tu, labi, ja viņi ir, ja priekšā ir aizsprosts, nu tas ir ļoti slikti. Es domāju, varbūt, ka nebūs tas aizsprosts, varbūt tāds priekšā. Nu, varbūt, es saku. Bet mēs nekur netiekam malā, un mums visu laiku mēs iesim pa to straumu. Un tad, kas ir baigi svarīgi, ko es negribu redzēt savā dzīvē, ir tad, kad sākās šķelšanās un sākās panika. Tad ir pizdas. Mēs esam visi brīvi. Tajā brīdī mēs esam komanda, un mūsu uzdevums būs tātad izdzīvot tās dienas, kad mūs nāk meklēt. Es negribu teikt, ka tu vai tu esi garām. Nē, tas ir vienkārši, ja kaut kas notiek, saprot, grūti ir. Tas ir mans viedoklis. Es domāju, es aiziešu līdz Džekam. Jā, viņš tā liekas. Jā, tur viņš bija. Vai viņš kilometri bija, tu bija. Vai nē, ka viņš tur nebija. We've done some shit before, crazy stuff. We might be willing to go. What we'll do, we'll make a catamaran out of the boats for more stability. The only thing that worries me is how bad it is. Tell me how bad on scale 1 to 10 if it is logged up. Well, if it keeps going colder every night here, the slush is going to get a lot thicker than it is now. Sure. Already got from And yesterday. when you hit the slow areas, it's really going to glom in, and you're going to get big areas that are just congealed, solid, which are going to be a pain to get through. If it gets real bad, you can probably camp for a few days, and more than likely it will clear up. But I mean, I'm just telling you what usually happens. I can't guarantee that. I mean, Fair. it could stay cold all month, but usually these cold snaps just last for a few days, and then it will clear up and it'll quit running slush. We are even so crazy to go no matter what, even if we get stuck like 30 kilometers down and we don't move. So we're aware of that. We're not gonna die. I don't think so. There's always chance to do it, but we're not gonna die. We know what we mostly know what we do, and we have enough food and equipment. So then what we thought that to leave a message with you, and maybe you could call the guy in Alaska, and if we're not there. So you want us to call on the evening of the 14th, and if you're not there, we'll send a helicopter down looking for you. Yeah. Okay? You can do that. Īsumā mēs braucam tālāk. Un es esmu nolēmis taisīt katamarānu no abiem kanoja laivām. Vienkārši tad es labāk jutīšos. Malcam. Airēja daba Haris novaldīs. Jums tikai jāmačīra vienā ritmā visu laiku. Ne, tā arī ir, tur nav priekšējiem daudz jādomā. Bet mēs taču airējamies, tu neredzi? Airē tur iekšā. Paskatās, iekšā, redzi? Paņēlis mūdaks, tu taču nekstādi. Bet viņi iet. Paskatās, reku iek, redzi? Tūlēs, paskatās, kur tev stāv. Redzi, kā mēs mākam, ha? Nezinu, kā gadījās, kā ne, bet tieši tas kanādietis, kas vakar visādi mēģināja mums atrunāt braukt tālāk, šodien mums iedves minimālu pārliecību, ka tomēr var to darīt, un mēs visi turpinām ceļu. Beigās nebija tik traki. Varbūt 1 vai 2 vietas bija tiešām tādas uz Antarktīdas pusi, kad, teiksim, tu brauc un tu apstājies sniega ledu putrā tādā. Bet atbraucām. Man liekas, ja nemaldos, esam nobraukuši 55 kilometrus no Telegrāfa Krīka. Tas nozīmē apmēram 1/4 daļu. 2 dienās, 2 pusdienās, tas ir pat nav dienas, tās ir 2 pusdienas. Un mums ir 8 dienas laika, tā kā mēs varētu teikt pilnīgi iekļaujamies grafikā.
Zivs piesiesies. 5 zivs. Ir ļoti augsts. Man liekas, ka tas ir tagad galvenais faktors pēc tā, kad vienkārši upe jau vairs nav upe. Bet šis augstums maz bišķi ir pa grūti. Man pilnīgi negribas iet gulēt tajā ārprāt augstajā telpī. Tas, to, ko es šeit domāju, kad būs mierīgi tāda pastaiga un tāda no atpūta laba, izvērtās vienkārši kaut kādā tādā baigi smagajā pasākumā, kur ir praktiski visu laiku par kaut ko jācīnās. Godīgi sakot, arī īstenībā tā īpašumā tā tūristu brauciena arī tā. Mājās arī jau sāk gribēties tā, nu. Kurā lietā? Pagaid, nav uzvārījies. Šitam te jāuzvārās. Tik daudz, tu domā? Nē, mazāk, bet... Bet temperatūra lietuši notāk, ne? Nu, kādiem 10 grādiem. Kāpēc vienam nav līdz šis termetrs? Ja to nav ko teikt, vienkārši aiziet rūmu. Labi. Iztīra termos. Iztīra termos, ja nav ko teikt. Viņš jau otro dienu dzer kafiju. Tas sots līdzās to. Kāpēc nav līdz termometru? Ko tu man prasīs pēc tam, kāpēc nav līdz tampons? Pareizi, viņš to ne to paprasīs, neuztraucies. Viņš nezināja to, ne? Termometru. Ja tā bija pareizi tā. Tā, es esmu iekšā. Gaugs līmenis. Man tikai vēl airs darētu, tad vispār es būtu laimīgs. Airs man ir? Man nav airs? Ir. Ledus airs. Nu, labi, es esmu nobriedis. Nelēk, kā tu traki. Ron, pastāv. Iet, ir zāba. Nu, kur es varu ieiet? Viņš tik tāls nevar iet, te bilsēs. Nu, ko tu visu laiku ņemies, Jopē? Ko ņemies, man jāiet? Kas tev ir atkal? Tev vienīgam ir zāba, saprot? Te baigi tiešā. Tu nekā? Roland, nekā. O, iet. Ir airi, Vai fiksāt, ņem airu un stumies. Ok, viss. Vai uztum, aiziet. Šodien 3. ceļojuma diena. Braucām diezgan raiti. Palika krietni siltāk šodien. Sniegs. Tas tā ir bišķiņ tāda neērtība rada. Nees īpaši, kā jau teicu, fanāts kaut kādam šitādiem pasākumiem. Bet netieši galīgi neinteresanti. Nu, tā daba te ir, tāda sajūta, ka neskārta tāda, savādāk. Vienkārši savādāk. Varbūt netieši skaistāk, varbūt katrs savādāk, un tas vien varētu to iespēju. Tāda patīk, vai nemāk izteikt, kā tas varētu būt. Šitā varētu aiziet gulēt un atmosties pēc 3 dienām jau meļu galā, ja? Vai pēc 4, vai pēc 5. Laukā nu šitās rakās rūpas. Tad mēs šodien visu dienu braucām pa to upi. Visu dienu nesanāca, bet to pulksteni uz 3, tad mēs beidzot nokļuvām tajā vietā. Tas it kā viss vairāk baidīja. Jā, pirmais skaņ jau normāli izgājām, bet otru vairs uzmēr. Staigāt jau viņi nevar. Nē, es domāju, bīstam. Ļoti. Nu šeit noteikti nē, varbūt, ka tur tālāk. Šis ir ļoti nopietni. Te ir ekstrēma situācija. Visas traume paiet zem ledus. Es nezinu, ko darīt citi cilvēki, bet
īstenībā ceļojums ir beidzies. Daudziem cilvēkiem šis ceļojums ir beidzies. Vai nu viņš ir beidzies, ka viņi tālāk nebrauc, vai viņi brauc un noslīd. Nu, stāst. Cik tā lieta? Cik tā tev svarīgi tas ir? Jā. Visu dienu. Ko? Visu dienu. Kas? Dienu vajadzīgi. Es tikšu tam pāri. Atklāt man. Pusdienu vismaz. Nu, es tev izstāstīšu. Mēs pāri, ja? Nē, te mēs uzvilksim visu tur striķi, es domāju. Un tā, ka mēs būsim virsū, visi trīs Snieg, ja? uz sniegu, jā, protams. Te vēl ir jēls, te mēs pārvilksim bez cilvēkiem, bet iespējams, ka tālāk varēs taisīt ragavus, ar kārtiem vai airiem, jā. Tad es domāju, ka viņš ir normāls variants, tikai lēns process tā. Pa 10 metri. Bet Tālāk? tālāk kanjons beidzās. Tas pirmais moments, laikam, ir trakākais, ne? Es paietam zem ūdens, pirmais moments trakāk. Tur ne jau laiviņš tev pabilks apakšā. Viņš pavilks apakšā. Ko viņš nepilks? Viņš viss iet apakšā. Tu redzi, ka ledus viss paiet apakšā. Tu redzi, ka viss tas, kas te aptais, aiziet apakšā. Bet prātīgāk nav vispār atnest viņu. Ņemt visus pleciem un nespēj. Bet, nē, es domāju, nē, tas ir pa smagu. Baigi vīlos. Tāda nepatīkama sajūta bija. Bijām jau izplānojuši ritīgi nomontēt uz kilometrus, kā nekā tuvāk, kā mājām gribējās nokļūt. Bet priekšā mums radās tas aizprosts. Sniega sagrodumi tādi. Noraustījāmies te braukt tālāk. Kā nekā galīgajā čukņā tagad esam. Skaties, kā Rolands. Viņš bez lielās jakas staigā, viņam ir silti. Tu redz, kas notiek, ka pazāģē malku. Tu man teici, ka tev nepatīk malku zāģēt. Tu man teici, tikko es sacīju. Rolanda, zini, kas ir? Vienalga, ko viņi saka par tevi. Visi šie cilvēki, tu esi ok. Varbūt tās bija divas nepareizākās reizes, ka es vēroju. Bet Džeks airēja samērā labi. Bet tas bija ļoti raksturīgi. Bet tās bija tās sagadīšanās. Es pieņemu, ka var sagadīties. Tas es nenoliedzu. Nekad neesmu noliedzis sagadīšanās teoriju, teiksim, ja? Un tagad arī sagadījās, ka mēs te ieradāmies kādas 2 dienas pa vēlu. Baigi sagadījās, Bet labi sagadījās. Bet ir vismaz ko darīt cilvēkiem, runāt, baidīties, Tu izstāstīsi šito situāciju Rīgā saviem kaut kādiem kam. Viņi domās, ka tu dirs, un otrs viņi pateiks, tas jau nekas nav. Rītā ir maksimāli jāsaspringst, ir jāsadala uzdevumi un jādara varoņdarbi. Man it kā ir ierādīts. Un laikam man būs jādara tas, ko es uzskatu par riskantāko. Kādu brīdi es padomāju, ka tomēr negribās šitien te. Laikam gribās vēl dzīvot, ja, bet pēc tam es padomāju, ka tomēr laikam jādara viss, lai mēs visi te dzīvotu. Cilvēki šo gadījumu atcerēsies un viņi vērtēs sevi citās kategorijās. Un, es domāju, ka viņiem tas paliks uz mūžu. Veči, zini, kas ir? Tie, kas grib ēst, ieskaitot Rolandu, var dabūt vienu steika gabalu. Patiesībā es domāju, ka bez šādām situācijām dzīvē būtu maz vērtības. Vispār būtu pavēlti nodzīvot. Jo, ja es visu mūžu esmu gājis, tad beidzot es esmu tā ritīgā riska priekšā. Beidzot es viņu kodīšu. Tas arī šodien viss. Vēl es gribēju pateikt, ja kas, tad tā. Sievai, bērniem un visiem pārējiem es jūs visus ļoti mīlu. Un drīz atkal redzēšu. Čau! Slapjš sniegs, sniegu visu nakti, piesniega laivas ar to masu vālē lejā pa kalniņu, raust triķi, nojumi sabrūk, nojumi tiek saplēsta, teltis iesniegt tā, ka sāk locīties un vien brīdi, var sakot, jums tev pie sejas, visi slapjš. Šitas nav mans. Andrs uztaisīja ritīgi trauksmi, es dabūju lēkt ārā no telts, arī pārējie izlec no teltīm.
Es līdz laivām skrēju zeķēs, līdz ceļiem pa sniegu. Un tad tikai sapratu, ka var aiziet apakaļ uzvilkt arī zābakus. Kas no Latvijas vaļā? Es padirs, jā, viņš ir aizgājis vēl vairāk pilnu, tur vispār ir. Tu domā vēl fotografēt? Tev būs vēl vesels pusziema, ko fotografēt. Bet vispār braukšķi ir nenormāli panākt. Braukšķi? Viņš kā gāja kaut kas ērām, bet varbūt viņš jau atkal sēgāja atpakaļ. Labi, uznāk ar -5 grādi, jā? Viss nopust. Būtu labi, ja Džeks saģērtos un šturmētu pēc malkas. Man tev godīgi jāapsaka, ka es jūtos savā elementā. Beidzot, viņš ir pienācis. Šobrīd es jūtos 10 punktu. Jā. Kā tu vari uzsvērt? Tik labi, mēs taču neizbrauksim maršrutu. Neizbrauksim to upi šitā. Zini, kamēr nav pēdējais brīdis, man neskaitē. Eglīt iekšā vēl skaisti. Peizažs labais. Peizažs labais ir šeit. Viņš aizies. Jā, mums viņš aizies. Šis izraus laukā? Jā. Nē, nu es jau lūdzu Dievu, lai tā būtu. Būs Raimonds, silts laiks vispār. Es tiešām nerūpīju. Ja tu esi dzīvojis pie Daugavas... Es zinu, kā lēdiet, es zinu, kā tas ir, jā. Bet nu es nezinu. Man liekas, ka tas nav reāli. Vislielākā cerība ir uz rītu. Vai nu mums izraus ledu kanjonā un mēs beidzot varēsim paraut pēdu no šejienes, jeb mums nāksies kāpt kalniņā un ar laiviņām pa kalniņu vālēt projām. Negribās gaidīt to kelīti, lai mums lido pakaļ. Ja vispār zinu, vai atlidos, nezinu. Bet ja ir jāsēž te nedēļu divas, Nu nav. būsim reāli. Mūs meklēs tikai reāli. Zini, kad? Labos laika apstākļos. 20. datumā. Jāatrāk. Ja mūs meklēs no Rīgas puses. Tad ne no Rīgas, tad te meklēs no šejienes. Beidz. Ja nemeklēs? Nu, zini kā. Nu meklēs. Ja nemeklēs? Man pieņemsim vienmēr sliktāko versiju. Nāņš, kur tu tevi paniktēji? Es aizgāju pie Džeka tikai ar 2 iemeslu bija. Viens bija pateikt, lai mums helikopters lido atpakaļ. Ne jau es gāju viņu tur ēst cepums. Ir jau noticies viss iespējamais sūdīgākais, kas varēja notikt. Viss sakritība ir perfekta, vai ne? Ja? Sals, sniegs, lietas. Viss iespējamais. Sastrēgumu upē. Vienkārši stihija pret mums ir. Kaut ko gaidīt, tas ir muļķīgi. Par rītdienu mēs nebeidz, vairs nav ko spriest, jo katru dienu, kā mēs pamostamies, ir kaut kas cits. Un ne tas labākais. Labrīt, meitenes. Dzīve šeit rit ļoti jauki, patīkami. Es jau labprāt paliktos šeit arī ziemot. Nu, ja tik nebūtu tik daudz lietas, un ja teltī visu laiku nenāk. Vispār, principā, mēs jau guļam peļķē. Tur ir sasūcies ļoti daudz ūdens. Nu, slapš viss ir. Jā, guļamais arī, protams, slapš, drēbes arī slaps. Bet, nu, tā. Labi, dabūsiet, kad ir zopastu un uz vietu. Man lūdzu, kāds būs laivīgs, ja atrodas šitos teikt. Davai, tiņ. Tur sabraucies tā. Viņš jau nav. Kas tev ir, nu? Ko, kas tev ir? Viņam, kad es nevaru tev man šitos te priecienas taisas, nevaru pastrādāt atkal pilnīgi. Redzēji, ka? Gribat pastrādāt. Nu, gribat pastrādāt. Ne viss dirbt. Nevar. Viss laikam.
Laižam. Nu, kur tad tu aizlaidi? Es to Sāņš tev uztaisīšu 2 mutus un toreiz laist. Es tev ir paņemts 2 mutus. Jā, un tas būs tev muts gatavs. Es viena aiz otras aizvilks mutus, tu redzēsi. Baigi augsts līmenis. Zini kā, Un tā tāda kā cilvēka mums vilcieni. vajadzīga. Tā kā vilciena magoniņa aizies. Super. Nopietni. Vienkārši krūti. Tā, ko mēs darām ar tām kastēm? Šitās 2 mēs atstājam, iekaram kokā, tā, lai viņas dzīvnieks netiek klāt. Ja? Bet te pašā laikā, lai cilvēks redz. Ir pilnīgi normāli šajos apstākļos atstāt mantas, lai citiem viņas ir. Lai citiem ir, jā. Viņas jākar kokā dēļ dzīvniekiem, jo šeit ir ūdens uz kolastrīt. Tic vai netic, te ir 6 metri vismaz ūdens nāk klāt. Burlek. Lācīs apmīdīšanas no priekšu. Tad nogriezt tur. Nevar pavilkt jokai. Pēc kastītes kariņu jokai turpin karnāt. Saproti? Stundu kastītes kariņu. Tad sienā ir Pašrum jokai. ok, labi, viss. Tad tu neko nedari. Mēs Paklausies, jokai es kastītē aiziešu pakarnāšu jokai pusstundu, ja? Nu, dari tad to. Nu dari tādu jokai. Tu aizvelc jokai. Te redzēsi. Da vai roli nesmējies, ot velc, tagad iāķies, ir iekšā apmet apkārt sev, ja, un vēl pēc kalniņā uzvelc. Tu netiks tam garām. Tā, turi. Tad turi pakaļ. Roland, nāc šurp, cel augšā akmens. Tev 3 reizes saka akmens. Tas nozīmē, tev jābūt pie akmeni. Pie akmeni, tas nav akmens, tu esi pagājis garām akmeni. Jo. Ok, 5. reizi akmens. Tur, go. Cel šitā te. Kā, elpu. Es esmu bijušais sportists, viņš kaut ko vēl. Latviešu idiots, saprot, būs braukšu brauc pa kalnu. Tieši tā, letiņam. Pasak letiņam, viņš uzreiz. Viņš tik dums, ka viņš parakstās uz visu. Everest, šmeverest, Mierīgi varētu viņš tu pēc kāds, dod tik man. saņemt. Es letiņš. Zini kāds priekš. Lāči, Mēs esam izmirkuši jau 5. dienu. Ja? Vai nu tad ziemos šeit kaut kur, kaut kādā lāča mīgā, vai nu tur izbrauks. Nu, kas ir? Aizējam līdz tam tiekam. Tad Ok, laižam. stopē! Stop, pie moments. Patreiz sēž šim pie kalna. Mūsu šodienas rezultāts ir 500 metri apmēram, vai bišķi mazāk. Mēs esam apmēram 1,40 m virs upes, kas tur lejā sāk aptust. Un liekas, ka viss būs kārtībā. Ja mums ļoti noveiksies, tad rīt mēs nakšņosim jau upes krastā un parīt brauksim pa upi. Šķietiem svālēm
tad es vairs nevarēju pacelt laivu īstenībā. Man bija tā, ka man viss jau bija beidzies un sākās hipotermija. Bet, mēs tā esam tikuši tajā, kā es tā domāju, tajā psiholoģiskajā pusē. Man liekas, ka tie ir puse. Valdiņš tam nepiekrīt. Viņš aizgāja vēlāk skatīties un teica, ka atkal baigi grūti būšot. Nezinu, redzēsim. Galvenais, lai tik tas lētas tagad nesāk iet, un tad vispār būs skrobis, kad mēs sākam šo darbu, izdarījām vispār vēl. Man galvenais, lai beigās mums tā jūši, ka kaut ko tomēr, ka tas bija vajadzīgs. Un man arī jāteic, ka baigi izturēt Džeku šodien. Es biju pārsteigts nesaliedētā komandā strādāt tomēr kopā, un nokļūt un izdarīt visās tās funkcijas, kas ir jādara, kā es saku, telts, uguns, malka, cepurnos. Es esmu ļoti apmierināts. Es arī esmu laimīgs īstenībā, man liekas. Ja? Man liekas, ka tiem, kam ir roktur, tos vajag nest, bet šitos tos vajag likt turēt laivā joprojām. Ja baigi gribās nest, tad nes tās kastes. Nē, nesam. Sīkums tik atstājām laivā, galīgos sniegs. Ko? Tos, kas vispār nav svarā, to vajag. Un ko nevar panest. Būs tā, kā es teikšu. Neņem tik, Andi, nepārpūlēs. Nē, tas ir nepārpūlēs, normāli. Tikai pēdas, es gan nevaru. Šodien, tad, kad mēs sakravājamies relatīvi ātri, un mēs vilkām laivas. Andris ieteica, ka jāņem mantas ārā, nesam mantas un velkam laivas viens paši bez mantām. Forši, jo īstenībā bija beigais kāpums kalnā, un tas darbojas. Ieši tā, jā. Es nezinu, vai ātrāk, bet vieglāk. Tā nav, griešana iestrūk. Pagriežam uz otru pusi, šito viņi negriežas. Ok. Stum! Ir! O tā. Ja tu tiec līdz manim, tad tu esi beigais vecs. Tev pa daudz manti ir. Normāli. Jā, vai? Normāli tad, kad tu nesaplēs nevienu maisu un nenokrīt uz katru 100 metru. Tad ir normāli. Galvenais kusties visu laiku. Kaut kā 100 reiz lēni. Tas ir sūdīgākā vieta. Tas ir sūdīgākā vieta. Tik bieži dzirdēs to kā. Pašā sākumā jau jokaidi. Viņš tu te jāsaņemās, te ir sūdīgākā vieta jokaidi. Un tad es seko viens pēc otras visu laiku. Te ir sūdīgākā vieta viņš. Normāli. Tā gan izstāsta, ka tas ir jau viss līdz pavasarim, ne? A kur ir gals? Gals būs katram savs. Cik metrus mēs uzvilkušies? Tagad? Augstums? 35 kaut ko. Vairāk. Vaigals augstums ir kaut ko. 30 vismaz ir. Ritīgs foršs. Skats. Labā! Forši! Paldies uz viņu! Ko darīt? Pēc apmēram kaut kādu stundu 4 diezgan smaga darba. Velkot laivas un visu to ekipējumu augšu pa priekšu pa klintīm, pēc tam leju pa nogāzi. Mēs beidzot atkal nokļuvām upē.
dzīves jēga priekš manī. Un es gribu cilvēkiem radīt šīs situācijas, drošas situācijas. Un te pašā laikā, kas prasa maksimālu koncentrēšanos, saņemšanos, uzticēšanos vienam otram. Jo dzīve ir tāda, es domāju, dzīve ir par to, nevis kā es varu kādu apčakarēt vai izvairīties no grūtībām vai nedarīt neko. Šis ir par visiem, par mums, par dabu, par pasauli, burtiski, par vienalga ko. Jo nav svarīgi, ka mēs atrodamies kaut kur ziemeļos starp Kanādas un Aļaskas robežu. Mēs esam vietā, kur no mums tiek prasīta liela atbildība. Labais, jo kā tev vispār Vilku tikai trūka, kas gaudot. Gan jau parādīsies. Viņi būs mazliet vēlāk kaut kad, jā. Vakars ir vienkārši atkal krimināla augsts, es nezinu. Tas nav patīkami, un mums viss drēbes īstenībā ir slāpjas. Ieskaitot telts un guļamais un tā. Visi tagad sasals, tā kā. Man galīgi neliekas kaut kāds 6. ceļojuma diena, vispār liekas, nebija kāds mēnesis pagājis jau ir. Kurš stiprāks koks vai zābaks? Pasties. Oi! Un tu idioti Latvijā, tad domā, ka mēs esam idioti. Labais, zeķīt arī labā. Forši. Patīkam silts. Ko nemīst? Ar tādām drēbēm. Tu nevar nosist. Tur tev taisnība. Viņš uzvāk tagad jaka, viņš uzvāk cementa jaka. Viņš ir nežāvē, viņš stīkam žāvē. Sasal jaka. Klausies, Āņi skriet, sasals jaka. Viņš jau roku nevarēja dabūt iekšā, zin, gals bija roku. Āņi, vajag jūtīgā jaka, sasals. Jātinās ar šeit prom. Uz silto zonu. Man liekas, ka siltāks paliek. Vismaz pie uguns. Jā, atceries, ka pirmoreiz sals bija. Tu teici, beidz, tās taču nav iespējams. Tas ir kaut kāda kļūda. Tūlīt būs baigi labi. Tā arī bija kļūda. Uzsniegts sniegs, metrs gandrīz. Tā ir kļūda. Tev taisnība. Pēc tam lietas bija. Pēc tam lietas. Un tagad ir augstums 15 grādi. 3 kļūdas, vecīt. 3 kļūdas no vietas. Tā visu laiku kļūdās. Man bija tāda doma, ka nevarēs jau neko nobraukt, jo cilvēki būs noguruši, nosaluši un drēbes ir slapts un ir galīgi nepieciešams uztaisīt atpūtu. Un pēc aprakstiem te bija viena mājiņa un mēs viņu atradām. Un viņi bija tieši tāda rakstura, kā es biju iedomājies, kur, teiksim, visi, kas ceļo, viņā var palikt, ja? Klinti vai nes šur, ka viņš neiznāk ārā. Pat čia klinti. Vēd kārtīgi tāda bizlīs laikam. Bet tik galīgi svaigs nav, bet klausies, tas ķepa apskatīt. Bļovies. Baigi liels laikam nav, neko. Kā tev liekas? Liekas, ka baigi vēl. Baigi, kā ir brīdni drūmākā. Es skatos tam pērnam, domāju, cilvēks, ja, bet domāju, ko viņš tāds stūbens, neiet pat taisno. Nāk atpakaļ, es domāju arī, baigās pēdas, pa lieli.
pēkšņi skatos nagi. Jo, Haidīs, super. Bet viņš ir bijis apgaitā, viņš nebūs, man liekas, šodien atpakaļ. Nu, viņš var būt atpakaļ, bet domāju, viņš nebūs. Viņi met liels līkums, viņi nestaigā turp atpakaļ. Atlīd no šejienes. Padomā, tā ķepta do par čaini, tā čaiņik nav vecīs, saprot? Ho! Čainiks, ķepa lielāks par čainiku. Patiesībā, ja mums šonakt atkal būtu uz klāja lauka jāguļ teltīs, tad es domāju, ka varētu jau tuvoties hipotermijai kaut kas. Jo es jau manīju arī citi, jau tās laivās tagad tur bišķiņu grimu nespēkā, ja? Un man arī pašam jau, vienu brīdi bija tā, ka viss jau palika vienaldzīgs un tam līdzīgi. Tā, to plīns tu vari kaut kā, es neesmu mednieks, bet tā nav drošs veids, kā viņu turēt. Viņi ir tukši tagad. Tad tur uztais tā, lai viņi nav tukši. Noliec viņu kaut kur noteiktā vietā, lai viss zina. Tur visi zina. Nu, labi. Nē, tu vienīgais šāvies. Vakarā To tēlo tagad, jo kad viņi baigo veci. Es ielieku stobrā, ja? Ielieku stobrā vienu patronu. Ieliec stobrā, drošinātājs. Stobrā un drošinātāji, ja? Jā. Nevajag nekāds drošinātājs, noliec to plīnu. Bez drošinātāja jau viņi nokrīt izšādi ar drošinātāju. Jo, ja kaut kas lien, tu saproti, tu nenoņemsi. Nē, drošinātāji jāatcēt, vecini. Nelūdzu. Tur vajag pasīties vienu kaut svešķermeņu. Labi, patronu iekšā uz drošinātāju, ja? No huligānu punktā, tur jābūt kaut huligāniem. Ja pie šitie kabīnē mēs paliekam pa šitie. Un tad mums jāzina, kad bēgums, jā? Un tad nāk bēgums, un mēs salicam laivā, un prasam džasam līdz šeit mūs ievēl. Tad mēs mums paērēmies un esam ostī. Tas būtu ideāli. Nu jā, bet vecīt, mēs izbraucam tur viņi priekšā. Vaļi ķērāja ar dusmīgi mums, iedomājas, ja uzreiz mums... Sasildījāmies, Juška toči tā kā kaut kādā piedzvaigžņu hotelī, tad pareizi mēs večiem runājam, tādu foršu, tad vispār nevar salīdzināt ar teltī gulēšanu. Ja šī tā ceļot, tad pilnīgi baudu braukt sīkums. Rītā mēs ceram nobraukt laikam 40 km. Un tur ir vēl viena šāda māja, bet tā gan ir privāta. Un, ja viņai būs normāla atslēga, mēs viņu uzlausīsim. Jā, tas ir pilnīgi konkrēti. Jo laika apstākļi jau ir. Viņi vienkārši paliek neinteresanti. Labi, teltot var, bet viss tās sagatavošanās, kas notiek apkārt, tas ir grūti ķert. Paliek pa grūti mums, ja mēs to varam, bet tas prasa daudz enerģiju. Pilnu galvu ar optimismu man tagad. Tev? Kāpēc? Es nezinu, kāpēc mēs tālu esam tikuši. Mēs esam tālu tikuši? Wow, baby, yeah. Kad tu tiec tālu, tad uzreiz optimisms tev? Nē, bet tu rēķinamies pēc... Mēs šodien uztaisījām rekordu. 2 dienu normu. Tu kā rekords tā tu optimisms? Mēs beidzot uztaisījām normu kaut kādu. Novarējamies tā, kad tagad uz doto brīdi vienkārši neklausa vairāk ne kājas, ne rokas. Rītā mēs kaut kādā veidā tomēr mēģināsim iziet tos pēdējos 50 km, kas mums palikušies ir. Jācer to, ka rītā neatlidos helikopters un nepiestādīs mums rēķini pa kaut kādiem 4000 vismaz, vai ne, bet mēģināsim noslēpties kaut kur. Tāpēc mums rītā no rīta jārauj ātri ārā, lai mēs aizbēgtu uz Ameriku. Līdz ar to Kanādas helikopters nevarēs lidot iekšā Kanādā, un līdz ar to mēs vienkārši varēsim izbeigt no šitā milzīgā naudas maksājuma. Labi, ko mēs varam darīt? Lietas labāk. Tu gribi, lai rītā kāds aizairē un piezvan vertikam, lai viņš nelido? Es negribu. Nē, es tieši par to runāju. Kurš brauks? Kurš teica, ka 4 vairāk pa mums var noērēt, tā? Kurš teica, ka 4 vairāk pa mums var noērēt? Es varu, bet... Pirmkārt, 2 iemesli. Pirmkārt, es negribu jūs atstāt viens. Es domāju, tas ir... Es negribu. Jūs esat tādi profesori brīžiem, jā? Jautājums jāatrisina. Jūs esat bīstam, godīgi sakot. Nē, redz, kas paliet. Mans uzstāsts, jūs apvainojas vai neapvainojas? Viņš atlidos tev līdz Aļaskai, jā?
Viņš to piestādīs kārtīgi rēķini. Nu, viņš lido, viņš redzēs mūsu pēc, viņš redzēs, ka mēs esam bijuši. Nu, jā, bet viņam Viņš vienalga. sapratīs, viņš lidos atpakaļ. Nu. Skaties, es uzrakstu. 14. novembrī. Angļu valodā vai latviešu tev lasīt? Kā grib? Tu jau angļu saproti, ja? Jā. Mēs esam 5 vīri no Latvijas. Mēs filmējam dokumentālu filmu par ceļojumu, documentary movie. Mēs jums atsūtīsim kopiju nākošā pavasarī. Nu, Sūtīs viņam tiešām? jā. Domā? Protams. Un pēc kā tev vajag? Nu labi, pats kā grib. We also took a souvenir, a mug. Un tas ir viena krūzīte, mēs nosūtījām. Nafiga? Mēs esam padomju bērni. Saprot, mēs nevaram aizbraukt neko nepaņemot, jo vienkārši nav piesītas. Saprot, tas ir jāņem. Nu, tu Raimī dod vaļā. Tā, šeit ir suvenīrs no mums, zivs no Latvijas. Ja māc šito te konzervu, Tu uzrakstīji, ka mēs no Latvijas bijām grupa? Jā, mēs uzrakstījām, protams. Pašās beigās, jā? Nē, reku te mēs esam 5 vīri no Latvijas. Mans vārds un tā tālāk. Raimonds Dombrovskis, Brīvības iela, Rīga un e-pasts. No, jā. Zaglis pats piesakās. Saprot, No, tas jā. ir baigais vecis, ja? Nē. Man vajag suvenīru. Nē, baigi forši, mēs arī varam aizbraukt uz kādu banku, paņemt cietviņu, un uzrakstīt veči. Tie bijām mēs jau, ka... Vajadzēja naudu tajā dienā, jā. Jā, bet mēs viņam varam atdot to krūzi, piemēram. Ka nevajadzēja arī tikai, viņi bija 2 reizes atkārt. Nu, labi, 2 reizes, lūdzu, tā 2 reizes. Apmēram tā, čiki briki. Šitas arī bija ciet, tad nebija šitas ciet droši, ne? Tas ir rokturs. Labi, laišam. Liekam te pakaļ. Uz visu ziet. Upē ūdens krītās katru dienu, man liekas, pat 30 centimetriem. Un tas ir jau krimināli, kurīgi sakot. Liekas, ka vairs nevar vairāk būt ledus. Tad upe vienkārši apstāsies. Davai šūsi, veči! Uz robežas bija 185. kilometrs. Kurā tā stiga bija? Reku šitā. Augstā reku stiga ir. Tā ir Kanādas un Aļaskas robeža. Mūsu Laimīgie, piedzīvojums laimīgie. lēnām tuvojās beigām. Robežu pārkāpēji. Tāpēc, ka mēs patiešām tuvamies mūsu ceļojuma noslēgumā. Vienkārši iebraucam, tuvojamies jūrai, gaidījām kaut kādu normālāku klimatu. Tagad pie jūras sākās nenormāls vējš, nenormāla viļņa. Vispār murgs. Un Raimonds par tādu vairāk nebija spējīgs pārvietoties. Mēs savukārt nevarējām tikt uz to vietu, kur viņš. Nē, es atradu namiņu klītī, bet es nevaru viņam tik klāt, es meklēju ceļu. Es pārgaidīšu to vēju, jo tas vējš markāši riņķi. Ja viņi nav liels, markāši riņķi. Viss problēma ir tāda, ka mēs pazaudējuši esam Raimīti, jo Raimīts ir vienkārši mūs pametis. Pēc manām aplēsēm 5, varbūt 6 km aiz mums apakaļ pa upi. Diemžēl viņš tur ir bez pārtikas, bez nekā. Tagad šobrīd galvenais rūpes bērns ir viņš.
Kartē bija būdīts, tavās viņš ir. Mēs to uzticējamies. Šitos laužam virsū arī metam. Ritīgi kaut uztaisam. Nestē. Viņi zaļi vecītē. Nu kā viņš šoreiz vispār var tikt līdz salai? To es nesaprotu kaut kādīgi. Šitādā vējā ar mūsu laivām nevar iziet cauri. Viņš ir savu mazo kājiet vispār nekur nekur. Viņš teica, ka okeāns būšot kā galds. Tas indiāns mums uzsūdīja to šaiz, jā? Indiāns uzsūdīja saviem gariem. Tāpēc, ka mēs viņam neēdām $20, ja? Viņš mums pateica, ot tā, jums tagad būs baigākā ziep, ja? Un mēs jums visus tos garus sadzīšu virsū. Un viņš ir sadzīns visu virsū. Šeit notiek viss tas, kam nevajadzēja notikties. Tieši pretēji tam, kā tas tā ir pēc prognozes. Tas ir vainīgs indiāns. Tu liekam iekšā katrā mutas un miers. Tagad būs tev stojka, un katrs mutas guļ. Kur mietiņi? Tā, kur mietiņi? Pie Raima mietiņi? Laivā. Iebāzīšu pa vidu mutas, ieštelvēs airi un visu lietu. Pa malām guļ. Vienīgais sūdi ir ar to Raimī. Guļamaisiem arī nav, jā? Nekas nav. Viņam kaut kādas mazās privātās lietiņas ir līdzi. Viens maisiņš tikai vispārbā. Jā, viens maisiņš. Jā. Un tur pat ir iekšā kartes tikai. Es nezinu, kas vairāk. Jācer, ka viņam sērkots viņa ir, tad viņš kaut kādīgi izvilks to nakti. Desmit kilometri vēl ir līdz līdzim. Izēja. Okay. Kāds ir? Es apmēram reiķināju. Kilometrus. Tas ir diezgan precīzi. Anžela, ir paraut man jakā ārā. Vienīgi jāklājot, bet tev vajag taisīties. Un iedo jaku jau. Es tur runās, kurš jau bišķi? Ir. Es tikko pakurināju. Viņš nav pašāls kaut kur garām. Varbūt viņš kā prastā un kur ir uguns, kur viņam augsts paliek, zin, kā pārāk sildās. Tas arī var būt. Nē, nu kā tā ir, viņam taču ir augsts. Viņš ir visu nakti ir sals. Nē, tas nav. Tā arī ir. Tas nav pārspīlēts. Viņš nav pavālējis garām taču. Jo it kā to kājaku novālēt 10 km, tas ir šķiet pusstundas darbs, mazāk. Pa straumē tas ir 25-30 minūtes. Ja viņš brauc, tad viņš kaut kur taču stājas un meklē māju. Mēs ejam arī uz priekšu. Ja viņš ir garām, tad mums. Tad bez mazo jāmaucas līdz okļiem, bet viņš ir nosals jau. Rolī, savāc malku. Salauz malku, aiznes uz ugunskura.
vismaz labi, ka te ir dzīvība kaut kāda. Jā. Ja savādāk galīgi būtu tūtā, jo, man jau zina, saka morāliskais kristies sakal. Saka, viss ir morālis, jā? Galvenais trakākais ir Raimīts, saprot. Ja mēs viņu pazaudējam, tad ir tūtā, jo. Nu, bet kur viņš nāk? Kā viņš ir nosalt, jo. Tas nav viņš, ka nāk? Nu, ir, es taču redzēju, jā, no kā telefons nāk. Iedomājies, jo, viņš kā būs jūties. Tu padomā pats, kā tu justos? Nu, pagaid, tu taču nezinu, ka tur bija spīčkas un bija viss kā vajag. Jā, nu bija Šitās būdās bija pilnīgi viss. Nēdamais un viss, jā. Nu, tad viņš šels izstāstīs, kā bija. Nu. Sētās panika, to kā panika. Tev patika panika taisīt, ka vairs nevar izturēt. Zini, kā tas ir, jo. Nu, ko kas ir, no Jāņš? Rolī, dzīvi ir īsti, jo. 1, 2 un gatavs, jo. Jā, kā viņi būs nodurs. Un pastāv, ir. Nu, tā beidz. Bet kāpēc viņš tik ilgi gaidīja? Viņš vienkārši sēdēja malā, es domāju, tu nevarēja pabraukt. Nu, kas ir ķīpot, ja jaudavs, jo, ka dzīvē mūsu pamatīt. Kāds jau bija plāns apmēram? Baigie viņi. Jā. Nē, viss tā apkritīšu. Nē, es nosals. Nē. Nē? Nē. Nosvīdus, nenosals. Dzert, ēst, lūdzu, jā. Es iešu, nē, viss kārties, nē, es nosals, nē. Man spēka viņai nav vairāk. Tur tas līkums 100 km/h vismaz vējš ir tagad. Un tur, kur es paliku par nakti, tur vispār nevarēju nostāt uz kājām. Man gāds gar zemi. Naktī bija rīkīgs punktien. Tagad nav. Naktīs izrubījos, es nezinu, es atslēdzu sev un vienkārši aizgāju gulēt. Un visas, es neko nevaru izdarīt, es guļu labāk. Tev silts bija? Jā, es tur atradu kaut kādas vecas matračas. 3 matračus, uz vienu gulēju, 2 uzliku virsū. Gāds palīdz ievistrādā, vai ne? Es strādāju. Tad tu ieslēdz viss, jā? Es ieslēdzu, bet viņi tur tādi ir smirdēji kaut kā tur. Tas jā, bet vienalga. Nē, es atradu, džekam bija makaroni. Viena kasta makaroni un viena paciņa šitas te garšvielas meksikāņi. Es uzēsīju tādu zupu, baigi šķidrot no rīta iedzēru to. Un paņēmu no viņa man silts ūdens taukains termosā, sumai gadījumā. Bet te jau ir ideāli šitien, te jau vecīt, te ir paradīze. Bet kāds vējš? Tu zini, kā mēs kuģojam? Mums bija vienīgā lieta, lai mēs nepašājam garam salai. Jo, nu, godu vārds, tad mēs tikai izvēlc airu, saprot, šitā, zini? Airu izvilk, Raimi. Izvilk airu šitā, ja? Un tā kā būra. Airas bija kā būra. Saprot? Šitā, Raimon. Tu zināt, kā gribās kaut ko saldu. Jā. Tas ir labāks par seksu, ko ir vārds. Shit. Ko tu rotens saka? Viņi taču nemeklē mūs. Nē, tie ir mednieki, viņi aizlido kaut kur citur, es domāju. Pāris viņus uztaisīja apkārt. Es viņam parādīju zīmi, te viņš Tev stācija zini, kas paliek? Tev tu ir mobilais cieks tur galā. Kāds zīme viņu rādīja? Ok. Nu, ok. Es nezinu, cik ko rādīt. Ok. Pagaidām ir ok. Bet visu laiku kaut kas noverņās tāds. Nu, saprot, nevar neko ieplānot. Dienas pirms. Indiāņi mūs gari, jā? Mēģina notvērt, jā? Jā, bet tas, kas liek mums to lāstu, viņš kaut kā baigi vāji, viņš liek, jo mēs vēl... Nē, viņš pat tā baigi pozitīvi varētu teikt. Viņam nesanāk mūs nokaut, es tā domāju. Ja vēl mēs ilgi stāvēs, mēs varam iesalt arī. Labi, tu pateici. Sākās ekstrēms, ja?
Mēs šodien pavadījām kuļoties pa lediem, vairākas reizes laužot, un reāli mēs šobrīd jau esam tikuši līdz okeānam. Tad tā vairāk nav upe, tas jau okeāns, viņš ir sāļš. Kā baigi paveikt, tā kā neticam. Ja kā mēs tur izbraucām cauri, tad tā ir mistika mana uzskata. Frāzēs, bet šitās tā, Roland, ja mēs tiksim uz hotelu šodien, tad laikam dzērs, ne? Kaut kā. Ja pierīsās, ne? To tu pierīsi? Nu, es izbrīšu ārā pa mūsu tāliņa, un te bija laliņa, ko mēs tibijām, tie uz tāliņa 2 km. Tas ir man tāliņa. Daudz ir? Jā. Bet mēs tā kopā. Tad mēs esam kopā. Es tev var iedot lāstu un to avīs savās. Tu man dos lāstu pa Balsku salu, Aļaskā. Labi. Nu, vecīt Aļaskā pa lāstu Balsku salu, gribam iesūt. Es tev galīgi. Nu, ko? To jau mēs galā neesam. Ar rūpēs jūs varētu aptikt, jūs rūpēs ir pieveikt. Viņi mums baigi meklē. Viņi ir češi pilnīgi katru līkumu, iedomājies? Ei, galīgi. Reku nāk. Tas ir kozīt mūsu gadu. Viņiem pateica, ka ir cilvēki uz ledus. Pilots pateica, jā. Un viņš nav saprast, ko es nebiju rādījis. Viņš nebija pārliecināts, ko es rādīju. Pareizi arī to labāk. Jā, viņš normāli kas ir. Tev uz kādu summu ietīt? Nav nekāds summas, tai valdīt. Pagaidām nekāds summa nav. Mēs viņš neizsaucām. Man viņa nācija nedzirdēja, ja viņš ir pilots pateica. Pēc tam ierodās policijas nedzirdēja, jā? Nē. Pagaidām nekas nav. Viņš mēģinās sazināties, te glābšanas kantors nav. Viņš vienkārši kaut kādiem privātiem sazināties, lai nevar atbraukt mūsu savā. Viņi 5 reizes atvainojās par to, ka viņiem nav tiesība nevienu no mums aizvest prom uz kādu apdzīvotu vietu, ja, jo nevienam no mums reāli nedraud dzīves briesmas. Savukārt šis lidmašīnas pilots izrādās bija izsaucis tāpēc, ka viņš saprata, ka mums ir nopietnas problēmas, jo mēs esam apmaldījušies ledājos tur uz upes. Ja. Bet no tā mēs esam tikuši ārā. Vakar pavadām tā kā vienā tādā būdņā. Viss ir dikti jauki, visi dzīvi veseli, un rīt mums brauks pakaļ laiva. Jā, mums nāk sirdsveids spīdināt. Tie veči pie mums bija lidojuši 2,5 stundas. Tas ir ļoti nopietns rādītājs. Tad pa mums šeit rūpējās, viss ir kārtībā. Labi, paldies. Šajos platuma grādos, lai kā jums pateikt, es nezinu, kā ir Krievijā, tad kā ir Latvijā, man vispār brīžiem viss šokē, bet šeit tā nav.
Kā nav? Nu, nav tā, ja zini, ka tur ir cilvēks, ja, tad viņi iet meklēt. Bet es domāju, ka Latvijā arī tā ir tieši. Latvijā, es tev iedošu piemēru. Čeks sēž uz Burtnieku ezerā vidū, blitko. Tu nobrauc ar mašīnu garām, pasaka 5 reizes, ka viņš ir pimpis. Tāpat prātā neietnāk, kā viņš malā tiks. Nestāstam. Mēs esam citā lietā. Šeit nav tāds līmenis. Te ir nopietni cilvēki, kas brauc tā kā mēs nopietni pa upi. Mums ir vestes, mums ir paika, teltis, liekas airis. Mēs nopietni esam sagatavojušies. Mums vienīgā problēma, mēs nepaņēmām te radio. Nepaņēmām. Mēs ar Āņu teicu, neņemām. Bet es jau nesaprotu, cik nopietni tas tā upi ir. Viņi nopietni, tāpēc, ka viņi uznāca sniegs. Nebūtu bijis sniegs. Mēs jau sākot izstāstīt pensionāru pasākums tā būs. Jā, tā mēs pastīsimies dzīvnieciņas, jā. Tu neredzēji dabu? Dzīvnieks neredzēja? Paklausies, es drīz pats pat dabu kļūšu. Tas ir bija uzdevums. Man dzīvnieki arī paši sagrib. Nē, Andri, ja tu gribi vienkārši braukt, skatīties dzīvnieks, aizbrauc uz līgatni, pa to taku pastaigāt. Neiet par to runu vai ne, jā, saprot, jā? Es domāju, ka tu arī neesi pārāk atpūties, jā? Atklāt sakot, es gribu visu ātrāk to ceļojumu kā tās grūtības, es viņu gribu aizmirst vienā momentā un viss neatcerēties vairāk. Kāpēc aizmirst? Tu tev vajag lepoties ar to, ka tu to izturēji. Pagaidi, neviens taču neticēs. Neviens taču neticēs man stāstīt. Bet tu jau sev tici, ka tu darīji to priekš sevi. Labi, man tu zini, cik daudz cilvēku man prasīs. Zini, cik man daudz cilvēku prasīs. Mājās prasīs visi, jā. Pēc tam meitas prasīs visi. Un viss domās, ka es esmu Minhausens. Nē, tu viņam pasaka, lai piesakās nākušajā ceļojumā. Tikai es tev pateikšu reizi, es varu ņemt 2 cilvēkus līdz, vairāk nevaru sakot. Labi. Par veiksmīgu, jā? Jā. Par veiksmīgu vēl nevar. Raimi. Ko tu tur dari atkal? Es mēģinu savu veselību, ok. Cilvēki tev uz tavu veselību. Principā pīms tu esi, bet mums viss normāli, viss pasākums bija labs, ok. Jā. Ok, esam gandrīz mājās, saucās. Jā. Te jau nekas nav palicis. Es jau kāds sasituši, ne? Vecīs lēnām, man ir sauc. Jā, ko labs. Ilgi nezēs tādu balvu. Viss šis smurks ir beidzies. Ja tā skatās par to, kā tas ir, tagad ir sajūta vienkārši kolosāli. Jo zināmā mērā mēs esam varoņi, no tā, lai būtu krūšu tēls. Bet viena lieta, kas man šorīt pielec, ir, kad es gribēju šiem cilvēkiem radīt kanoja laivas ceļojumu. Un man jāsaka, ka no kanoja laivas ceļojuma te bija maz kas. Un par to man ir žēl, jo šie cilvēki, teiksim, pēc šī ceļojuma, viņi nekādīgi nav laivotāji. Nekas viņos nav mainījies.